Labrīt visiem mūsu klausītājiem! Šodien atkal sveicu jūs visus Lutherismu mantojuma fonda vārdā. Sveicināts, Didzi! Sveicieni no Londonas visiem. Cik ilgi neesam tikušies. Prieks atkal būt kopā. Back to you, tā sakot, kā Anglijā saka Juri. Nu jā, sāc jau aizmirst latviešu valodu, tā jau ir. Nu, tikai 11 gadi, nu nav Nu, tik traki. jā, jā. Un sveicināts Valdemār! Sveiks, Juris, sveiks, Dīdz. Labdien visiem skatītājiem un klausītājiem. Šodien mēs esam sanākuši kopā, lai runātu par Lutera svēto rakstu apcerēm. Gribu atgādināt, ka pirmais izdevums bija šis, tādos cietos vākos, un viņš tika publicēts daudzos tūkstošos eksemplāros, sen jau beigušies, un tad mēs izdevām otru eksemplāru, un tas ir mīkstos vākos, bet arī ļoti parocīgi ikdienā. Juri, gribēju piebilst, ka pirms tam bija vēl viens izdevums latviešu valodā, bet tas bija bijis neveiksmīgāks formāta ziņā, un tāpēc es domāju, ka šie divi ir solis uz priekšu. Tā tikai gribēju parādīt, redz, ka man ir arī no vācu valodas izdevums, no kura mēs to esam paņēmuši. Tad viņam jau tūlīt būs 50 gadi, vai ne, man liekas, plus mīnus. Tā kā, nu, Jā. 45 viņam jau ir. Jā, un paldies par šo piebildi. Un principā, kā jau parasti, mēs aicinām sekot mūsu YouTube kanālā, un arī, kad varbūt skatāties mūsu sarunas, tad sagaidām arī, protams, kādus komentārus un arī kādu piebildi, no kurienes jūs klausāties, tieši no kuras vietas, kurā, nezinu, pilsētā vai valstī. Tas būtu ļoti vērtīgi. Un došu varbūt uzreiz vārdu Didzim, lai viņš dod kādu savu ieskatu par šīm Lutera svēto rakstu apcerēm katrai dienai. Jā, pirms es izmetu āķis, tā sakot, gribēju Juri tev apjautāt, cik esmu viesojies Latvijā. Man cilvēki bieži jautā, nu, kur tad jūs pazudāt uz tik ilgu laiku? Nu, parasti es tā kā, nu, mēs visu šo sākām pandēmijas laikā, un pandēmija ir beigusies, un, nu, grūti sanāk kopā katram daudz savu visādu pienākumu un tam līdzīgi, un tādēļ mēs neesam kādu laiciņu ierakstījuši. Juri, kas ir tavs aizbildinājums? Nav aizbildinājuma. Nevarējām visu laiku sačamāties. Nu kaut kā tā. Valdemār, varbūt arī varētu dalīties. Nu, ko tā pareizi būtu teikt? Kas notika, Valdemār? Ja es gribētu kaut kur būt pa vidīgu starp tavu skaisto, pieklājīgo atbildi un Jūra precīzo atbildi, bet es vēl vairāk priecājos, ka mēs tomēr esam atkal sanākuši kopā, un nu jau es ceru, ka tas būs krietni biežāk. Jā. Paldies, vīri! Jā, cerams, ka mums sanāks saorganizēties, sačamāties, runājot, kā saka, lietojot tavu izteiksmes veidu. Tu pat nezini droši vien, kā tas ir angliski sačamāties. Tas ir netulkojums, tas ir tik... Nē, zini kā, viens no alternatīvām varētu būt ups, zini kā, tas varētu, jā, varbūt kaut kādā veidā uz to pusēs, nezinu, uzreiz nevar iedomāties tā ātri domājot, jā. Labi, bet es gribēju mazliet pastāstīt, ko es esmu sagatavojis, vismaz par āķiem, un mēs tā esam iepriekš sarunājuši, ka mēs varbūt kāds āķus izmetam, lai klausītājiem un skatītājiem būtu interesantāk. Un mums visiem ir sirdsapziņa. Nu, es domāju, nenoliedzami. Un jautājums ir, kas varētu būt šīs sirdsapziņas audzinātāja, uzraudze, ķēde, virve un cietums? Ļoti spilgti, ļoti spilgti. Tas ir tā izklāstīts, jā. Un nākošais āķis. Mēs noteikti esam dzirdējuši un redzējuši, ka cilvēki dažkārt pozicionējas, nu tā kā tādi lieli lūkšanu giganti, tā sakot, un, nu, dažkārt, vismaz tā viņi saka, nu, tam ir milzīga nozīme un tam līdzīgi. Bet ja nu viņi
Un ja nu mēs skatījumā, ja labākais, ko mēs darām īstenībā, ja varam, labākais, ko mēs varam īstenībā, ir vāvuļošana un stostīšanās saistībā ar mūsu lūkšanām. Tas ir nākošais āķis. Un trešais, tātad, kas ir evaņģēlija aizslēgšana un apslēpšana? Laikam nekas vairāk vispār nav iedomājams. Aizslēgt un apslēpt evaņģēliju. Ko mēs runājam? Un visi šie āķi, protams, ir balstīti uz tām katras dienas apcerēm. Un tā, varbūt es ar pirmā arī iesākšu, tā sakot, Jā. lai iesāktu sarunu. Un jāsaka, nu, ķēde, virve, cietums, audzinātāja un uzrauze sirdsapziņas saistībā. Kas tas ir? Ko mēs te runājam? Kas ieliek mūsu sirdsapziņu tā kā cietumā, savažo un tam līdzīgi? Un šeit ir ārkārtīgi labs Lutera citāts, ka cilvēks ar visiem saviem spēkiem, darbiem un dzīvi cieš zaudējumu, un jau iet bojā. Tā ka viņš vairs nav nekas vairāk kā tikai nožēlojams, nolādēts, pamests grēcinieks, tad viņš saņem Dieva spēku un palīdzību. Kā lasām Ieva grāmatas 11. nodaļā. Kā tu jau domāsi, ka tumsība tevi ir aprijusi, kad piepieši atspīdēsi gluži kā rīta zvaigzne. Jo tas, kas nesajūt grēku, arī nemeklē ne žēlastību, ne evaņģēliju un ne ticību. Tāpēc bauslība ir sirdsapziņas audzinātāja, uzraudze, tās ķēde, virve un cietums. Šeit ir atbilde. Bauslība to visu dara mums, mūsu sirdsapziņai. Un Dievs neatraisa mūs no šīm saitēm tajā brīdī, kad mēs to gribam. Ļoti, ļoti būtiski. Kad mēs to gribam, Dievs neatraisa mūs no šīm saitēm, bet ļauj, lai tās dara mūs pazemīgus un liek mums ciest, līdz esam izslāpuši pēc Dieva žēlastības. Tad viņš nāk un dod mums savu vārdu, lai mēs pie tā turētos un ļautu sevi izvest cauri visām mokām, līdz mūsu biklā izbiedētā sirdsapziņa kļūst droša un mierīga. Man pirmais jautājums, brāļi, kā jūs domājat, vai šis attiecas tikai uz tiem, kas nāk tikai pie ticības, tiek konvertēti uz kristīgo ticību, tā sakot, vai arī attiecas uz tiem, kas jau ir ticībā? Mēs taču zinām, kristietis taču ir uzvarējis grēku, viņa sirdsapziņa, tā sakot, ir mierināta arī ar evaņģēliju lielā mērā, bet kā jūs domājat, lai tā sirdsapziņas vāžas vai sirdsapziņas apsūdzība, kas mums ir, kura, protams, ir balstīta uz bauslību, ne uz ko citu. Vai tā arī ir kristiešiem tā kā aktuāla, vai vairāk tikai tādiem neofītiem, jeb tiem, kas tikai konvertējas uz kristīgo ticību? Kā jūs domājat? Es domāju, ka ja es iekniebju sev ādā un redzu, un jūtu, ka man joprojām ir ķermenis un miesa, tad protams, ka tā ir problēma visas dzīves garumā. Un kaut arī tu vari būt kristietis, nezinu, ar 50 gadu stāžu, bet joprojām jau tas grēks tevī mīt. Un tā cīņa joprojām ir ar grēku, un bauslība ar vienu apsūdz, un liekas, ka tas ir mūžīgā problēma. Man atkal bija šim pretjautājums, bet kāpēc tu par to runā? Teiksim, mēs jau tā kā gribējām aplūkot Lutera šīs svēto rakstu apceres katrai dienai. Tādēļ, ka es citēju no apceres katrai dienai, un tas ir no 5. maija. Tiem, kas gribētu šajā jautājumā iedziļināties, tie iet mūsu grāmatā uz 5. maiju un atrastu šo citātu. Labi. Vienkārši izskaidrojums. Es ceru, nav pārāk vienkārši arī. Es domāju, ka tu pacēli ļoti labu jautājumu. Tas gan nav šī rakstu apcerē šai dienai, bet tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka viena no svarīgākajām lietām, turpinot arī Juris sacīto, ir, ka tie, kas ir jau ticībā nedaudz pieredzējuši, viņi ļoti skaidri to tiem jaunuļiem, ja tā drīkst sacīt, viņi pasaka. Šis attiec
arī uz mums, arī mēs katru dienu mirstam grēkam un augšām ceļamies Kristu. Jo bez tā kristietis nedzīvo. Kristietis nevar būt bez šādas, bez šādas ikdienas prakses, es teiktu tā. Un tāpēc, 5. maijā par to runā, bet par to ir labi runāt arī ārpus 5. maijā. Jā, un tas mūs ved kaut kur, es domāju, pie tā nākošā, ko man izdevās izmest. Kā ir ar tiem lūkšanu gigantiem? Vismaz, kas sevi pozicionē kā tādus. Un man šķiet, ka Luters ir, tā Lutera lielā pievilcība ir, ka viņš ir ārkārtīgi autentisks. Un 3. janvārī, piemēram, viņš raksta, 3. janvāra apcerē ir rakstīts, kaut arī es jūtu un pieredzu, ka tiem žēl nespēja no visas sirds sacīt lūkšanas mūsu tēvs vārdus. Iedomājieties, no visas sirds nespēja sacīt mūsu tēvs lūkšanas vārdus. Un viņš vēl papildina, pilnīgā veidā nespēja neviens cilvēks to uz zemes. Citādi mēs jau būtu iegājuši mūžīgajā dzīvošanā. Tomēr gribu mēģināt un iesākt kā bērniņš cieši turēties pie sava tēva. Ja nespēju pietiekami stipri ticēt, es tomēr nedrīkstu Dievu saukt par meli. Nedz viņam teikt nē. Kaut arī nespēju rīkoties tā, kā būtu pareizi, es tomēr nedrīkstu nostāties pret Dievu. It kā gribēdams saukt viņu par velnu. Man dienu no dienas jāmācās lasīt kā ABC, līdz būšu iemācījies teikt līdzi lūkšanu mūsu tēvs. Un šo sprediķi, cik vien labi vai slikti es spēju, lai arī tā vēl būtu tikai stostīšanās un vāvaļošana. Tomēr kaut tikai šie vārdi nāktu pār manām lūpām. Ārkārtīgi autentiski, vai nav tā dažkārt, ka mēs arī stostamies un vāvuļojam. Tādēļ, ka mēs esam apmulsuši, dzīve ir uzmetusi kārtējo, es nezinu, triecienu vai iedevusi vai kārtējo apmulsumu. Ko lai, tad mēs stostamies un vāvuļojam. Tādēļ es domāju, tas ir tik autentiski ārkārtīgi arī. Protams, ir arī, ka mēs tā vairāk varam lūgt ar lielāku skaidrību, teiksim, un tā, bet dažkārt tas tā ir vāvuļošana un stostīšanās. Vai tā arī ir jūsu pieredze, brāļi? Jā, es personīgi domāju, ka tā mūsu stāja Dieva priekšā ar vienu ir tāda, mēs esam kā mazi bērni, jā. Un tad tiešām, iedarās tie vārdi, ko tu arī saki, mazi bērni, kā viņi runā, ka viņiem ir 2 gadi, teiksim, jā, mēs jau kā tēvi to labi zinām, jā, tur vāvuļo, kaut ko runā. Es tā to gribētu arī, un es labprāt gribētu satikties ar lūkšanas gigantu. Tas būtu interesanti pieredze, kurš tā, sit sev, viņš Juri, es esmu lūkšanas gigants. Tad es viņam uzdotu kādus jautājumus, parunātos ar viņu, tas būtu interesanti tā tikties. Bet iedomājieties, ja es esmu tas lūkšana gigants, un es saku, Juri, paklau, vismaz stundu, nē, 2 stundas dienā. Vajag, un es to daru, jau, teiksim, 2 nedēļas. Paskaties, vai ne? 2 stundas, Juri, tu vari vai nevari? Paklau, Valdemār, kas ir? 2 stundas nevari? Kā? Es domāju, ka es te bišķi piebildīšu ar Jurim, jo tāpēc, ka, es laikam neesmu tas, kurš 2 stundas lūgtu. Lai gan nezinu, man ir grūti tā teikt, jo es nekad neesmu uzņēmis laiku. Bet par tiem bērniem jau ir tā, ka īstenībā tie mazie, kad viņi runā ar mums arī savā starpā, viņi ir ļoti patiesi. Un tā ir kaut kāda tāda lieta, ko mēs ar gadiem, es domāju, mēs zaudējam. Tāpēc jau es, piemēram, kad ja es saku topiet par bērniem, es vienmēr vizualizēju. Man tas vienkārši uzlāc, ka tad, kad viņi kaut ko saka, viņi to tiešām domā. Un mēs, pieaugušie, šīs lietas biežāk jau esam krietni pazaudējuši. Tāpēc, teiksim, es pilnīgi piekrītu aicinājumam būt kā bērniem lūkšanā un stostīties, bet vismaz patiesi. Un teiks, par tām, un tad arī tās 2 stundas, ja tās ir patiesi 2 stundas, lai ir 2 stundas patiesi, vai ne? Bet tāda vienkārši laika uzskaitē, nezinu. Jā, pirms es gribēju vēl iestarpināties, pirms ļauju Didzim vēl izteikties.
Ir viena vēl tāda nianses, ko, piemēram, es atradu šajās svēto rakstu apcerēs katrai dienai. Proti, nu, mēs jau varētu bišķiņ tā tagad attālināties un uzdot jautājumu, kāpēc vispār apcerēt svētos rakstus, jā. Nu, vai tad mums darīt nav ko šajā pasaulē? Mums taču ir 1001 pienākumu un uzdevumu un aicinājumi, kur mums ir, nu, tas paņem visu mūsu laiku, priekš kam vēl nodarboties ar tādu lietu kā svēto rakstu apceres, jā. Un tas man sasaucās ar to tēmu, ko tu, Dīdzi, pacēli, nu, pat kā par lūkšanu. Un vienā no 11. aprīļa, teiksim, pārdomām Luters viņš tā interesanti sasaist kopā no vienas puses Dieva vārda apceres un no otras puses mūsu lūkšanas dzīve. Un tā doma, ko viņš pasaka, ir ļoti atkal ģeniāla un vienkārša. Ja? Proti, tad, kad mēs apceram Dieva vārdu, tad Dievs uz mums runā, Viņš mums kaut ko saka, un tad, kad mēs lūdzam, tad mēs runājam. Un tad tas, kā Luters saka, kad notiek šī brīnišķīgā apmaiņa. Ja? Mēs Dieva vārdā klausamies Dievu, un lūkšanā Dievs mūs uzklausa. Ja? Un tas, manuprāt, arī ir tāda laba doma, ko mēs redzam pie šīm Lutera apcerēm. Bet labi, došu tā vārdu tālāk, Dīdzim. Papildinot tikai to, ko tu teici, 2. janvārī apcerē ir ārkārtīgi, nu, ļoti, ļoti tuvu saistīts ar to, ko tu minēji. Kādēļ mēs apceram vispār Bībeli un svētos rakstus? Un tur ir ļoti labi teikts, tev jāzina, ka svētie raksti ir grāmata, kas visu pārējo grāmatu gudrības pārvērš par ģeķību, jeb muļķību, jo neviena no tām nemāca par mūžīgo dzīvību. Ja. To dara vienīgi šī grāmata, un tas ir ļoti spēcīgi teikts īstenībā. Kas ir likts uz spēles, varētu teikt, ir mūžīgā dzīvība. Un šī ir tā viena grāmata, kas par to arī runā, un tādēļ viņi piesaista uzmanību. Tādēļ viņi arī mūs ir noķērusi, tā sakot, savos brīnišķīgajos, fantastiskajos tīklos, ka mēs tagad par to runājam un apceram, vai ne? Runājiet par neko mazākā par mūžīgo dzīvību. Un tādēļ mēs īstenībā, es nezinu, kā jūs, bet es savādāk nevarētu. Man ir tas temats tik ļoti piesaista, tās grāmatas temats, ka es vienkārši savādāk nevarētu. Jā. Un tādēļ arī mēs par to runājam. Bet es domāju, ka piebilstot vēl tam, ko tu saki, nu redz, šī grāmata, ja es pareizi sapratu, viņa nav tapusi, ka, nu, Luters būtu piesēdies klāt, un tagad tā domājas, ko es varētu 1. janvārī pateikt. Bet tur ir tas sastādītājs darījis svētīgu darbu, ka viņš gājis cauri milzīgam apjomam Lutera darbu, un tad viņš ir, nu, tos brīnišķīgākos citātus, viņš ir salicis visu gadu garumā. Un tāpēc arī kaut kādā ziņā tā grāmata varbūt bišķi zaudē no tā, ka nu, to nav Luters sastādījis ar tādu nolūku. Bet atkal tādā svarīgo tematu apskatā un noklājumā, nu, tā kā jau tu Dīdz minēji, vai ne, ka tev ir bez mazliet tāds saraksts, vai ne, viņš ir ļoti labs darbs, kas visu caur gadam mūs, nu, patur pie svarīgā. Nu, ka 2. janvārī kā sāk, tā visi gadu garumā turpina. Tāpēc, jā, es ļoti priecājos, ka mums ir šāda grāmata, jo, jā, patām varbūt viņi neaiztur mūs 2 stundas dienā, bet varbūt tās 5-10 minūtes, ko viņi paprasa mums izlasot konkrētu dienu, konkrētu rakstu un Lutera vārdu, man liekas, tās, nu, es teiktu, ka tās ir tāda liederīgi 2 stundu vērtējums. Jā. Es varbūt pie reizes tagad gribu parādīt jums, par cik tu tā arī vispārīgi piebildi to tematiku, kāda parādās šajā. Es ceru, ka jūs redzat visu ekrānā, ja? Nu, maziem burtiņiem. Jā, mazi burtiņi, nav lieli. Un tā tematika ir ļoti plaša, ja viņa, kas parādās šajā grāmatiņā - ticība, Kristus, grēks, lūkšana, mīlestība, baznīca, vēlns, bauslība un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Tā kā
nu, diezgan plašs pārdomu spektrs, ja, Mm. un aicina arī tātad mūsu lasītājus un klausītājus izmantot šo iespēju un lasīt šo grāmatiņu. Bet labi, došu atkal vārdu Didzim. Jā, nu man tas pēdējais temats ārkārtīgi nozīmīgs. Tādā ziņā, ka patiešām evaņģēlijas, ko mēs esam iepazinuši, kas ir ticis sludināts, ko mēs esam dzirdējuši un ko, no kā mēs negribam atkāpties, viņš var tikt arī, nu, tā sakot, aizslēgts un apslēpts. Un arī par šo jautājumu, starp citu, tieši šajā dienā, 9. augustā, Mārtiņš Luters runā. Protams, nevis 9. augustam, bet tas ir viņa citāts, kurš 9. augustā parādās. Paldies par kā saka, labojumu. Bet ieklausīsimies. Parādās viss īstenībā bauslība, kas mūs satriec, reāli satriec. Un vienīgais veids, kā padarīt bauslību, lai viņi nesatriec mūs, ir viņu, tā sakot, mīkstināt līdz tādam līmenim, ka viņi vispār vairs neko nesaka un kļūst bezzobaina, vai arī otrs būtu liekulīgi, bet mēs negribam nevienā, ne otrā, vai ne, galējībā aiziet, bet ieklausīsimies. Un šeit Luters saka, viņā jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēlija, Efeziešiem 1.13. Redzi, tieši šīs Dieva žēlastības un grēku piedošanas apsolījums ir evaņģēlijas. Grēku piedošana ir evaņģēlijas. To es saku vēlreiz un atkal, lai tu saprastu evaņģēliju nevis kā citādi, bet kā paša Dieva doto žēlastības un grēku piedošanas apsolījumu. Tieši šādu iemeslu dēļ Svētā Pāvila vēstule līdz šim ir palikušas nesaprastas, un tās arī nav bijis iespējams saprast, jo nebija zināms, kas īsti ir bauslība un kas ir evaņģēlijs. Pāvests sekotāji uzskatīja Kristu par likumdevēju un evaņģēliju par jaunu likumu mācību. Un tas ir ne tikai pāvests sekotājiem, protams, tas ir daudziem raksturīgs. Un tas nebija nekas cits kā evaņģēlija aizslēgšana un apslēpšana. Iedomāsimies, vai ne, ja Kristu padara par jauno mūzu, par jauno likumdevēju, tad mēs principā reāli aizslēdzam evaņģēliju. Evaņģēlijam vairs nav spēka, kā sakot, darīt savu darbu, ja viņi kaut kādā veidā apslēpj vai aizslēdz. Un tad viņš vienkārši saka, vārds evaņģēlijas grieķu valodā nozīmē priecīgā vēsts, tāpēc, ka tajā tiek sludināta svētīga dzīvības mācība par Dieva apsolījumu, tiek sniegta Dieva žēlastība un grēku piedošana. Evaņģēlijam darbi nav vajadzīgi, te nav likuma, bet vienīgi ticība. Jo evaņģēlijas ir tikai Dieva žēlastības apsolījums un piedāvājums. Kas tam tic, tas saņem žēlastību un svēto garu. Tā sirds kļūst priecīga Dievā un sāk pēc brīvas gribas pildīt bauslības prasības, nebaidoties no soda un nemeklējot atalgojumu. Ļoti būtiski. Nemeklējot atalgojumu. Ja mīļie mēs varam mīlestības darbus darīt, tad tie vairs nav mīlestības darbi, kur mēs meklētu atalgojumu, ja gribētu kaut kādā veidā izpelnīties kaut ko no Dieva, bet atbild uz evaņģēliju. Mīlestību mēs darām labos darbus, kā viņš saka noslēgumā, jo tai pārējiem pietiek ar Dieva žēlastību, ka tā kā arī bauslībā ir piepildīta. Tas ir ārkārtīgi interesanti un svarīgi un ļoti zīmīgi, ka tieši šai dienai šī apcere ir dota mums. Kāda būtu jūsu, tā sakot, atbilde vai jūsu reakcija uz šo, ko Luters saka? Jā, un āmen. Jā, protams, un es atceros, klausoties tajā, ko tu saki, es atcerējos, ka kaut kāds gadus 10 atpakaļ Amerikā tika veikts tāds plašs pētījums starp kristiešiem, proti, kā viņi saprot savu ticību, kas ir viņu ticības apliecība, un tad radās tāda lieta, ko tagad sauc par morāli terapeitiskais deisms, proti, tā doma bija tāda, ka, to kristieši saka, ja, kas tad ir viņu izpratnē kristīgā ticība? Pirmkārt, ka Dievs grib, lai mēs morāli labi uzvedamies, esam jauki un patīkami. Otrkārt, ka Dievam jau īpaši tā kā nevajadzētu jaukties mūsu dzīvēs, bet, ja mums ir problēmas, tad viņam vajadzētu palīdzēt, ja?
Un ne vārda par to, ko tu Dīdzi, nu pat kā teici, ne vārda par to, kas vispār ir evaņģēlijs, kas ir evaņģēlijs pēc savas būtības, ja? Un šajā gadījumā, nu, tipiski var redzēt, ka Kristus tiek padarīts par otro mūzu, par likumdevēju, kurš un mums, protams, jābūt jaukiem un patīkamiem saskaņā ar šiem Kristus likumiem, ja, ne vārdu par evaņģēliju. Ja, Mm. un tā ir traģēdija, ja, un tiksim, paši šie cilvēki, kas sev uzskata par kristiešiem, pie tām tā aptauja tika veikta dažādās konfesijās, ja, aptvēra lielu skaitu cilvēku, ka viņiem tā izpratne bija. Nu, tikai tik daudz tādu piebildu. Es Valdemār, domāju, mazliet ka ilustrējot, Valdemār, tūlīt es tikai gribēju mazliet pateikt, ka tieši tajā brīdī, kad Juris teica, ka tā tur attiecīgā mācība vēlas no mums, lai mēs tikai visu, ko mēs darām, ir morāli pareizi uzvedamies, tu piecēlies un aizgāji no ekrāna, un tā ir zīme, ka mēs nepiekrītam tai mācībai. Vai ne, Valdemār? Jā. es jau gribēju aizskriet pavisam prom. Jā. Bet, nē, es domāju, paldies tev. Tas ir līdz kā sanācis no viens no tādiem arī ļoti labiem piemēriem, kā ikdienā šie īsie rakstu lasījumi un Lutera skaidrojumi. Viņi iekrāso dienu ar to, kas ir svarīgs. Un, tāpēc es domāju, ka arī tieši tāpēc šī grāmatiņa viņa ir noderīga kristietim ikdienā. Viņa nav, tā sakot, grāmata, kas būtu šodien jāsāk jāpiesēžas lasīt un jābeidz, teiksim, no, ja tas sācis 3 dienā, tad jābeidz 3 naktī, vai ne? No kāda, kuram tas lasīšanas temps ir. Jā. Bet viņa ir lasīšanai visa caura gada garumā. Viņa ir tieši tādām, nu, personīgiem svētbrīžiem, personīgiem vai ģimenes, vai vienu kaut kur ir darba vietā, vai, teiksim, kādā izklaides vietā, tas ir plašāk draudzēji vai kā. Viņa ir ļoti noderīga. Un es domāju, ka skatoties šo izdevumu, man viena lieta īstenībā varbūt pišķi pietrūkst, arī no Lutera, bet tas tā mums nākošajai reizei, ja Dievs tos viņa atkal pārizdot, ka mums viņiem vajadzētu ielikt arī, kā Luters ir savā katehismā to rakstījis, kā mēs sākam dienu. Jo tas ir ļoti luteriski, kā arī šī grāmatiņa ir sastādīta, ja rakstu lasījums un īsa apcere. Bet, nu, tur pašā Lutera tekstā, tur bija teiks, ka tur vēl pievieno lūkšanu, ne? Nu, vismaz mūsu tēvs lūkšanu. Protams, tāpēc tā ir tā lieta, kuru, es domāju, pieredzējuši kristieši to saprot, nu, paši par sevi, bet varbūt mazāk pieredzējušiem kristiešiem šī grāmatiņa nu, tieši nepasaka to, kas arī būtu ļoti noderīgs praktiskiem lietojumiem. Jā, un es atkal vēl noslēgumā gribētu piebilst, ka to arī Valdemārs to, manuprāt, ieminējās, proti, kad ir jau tāda novērota lieta, kad cilvēki ikdienā, nu, ir apjukuši. Nu, viņi tā viņu dzīvi izšķīst 1001 pienākumā, un tad Dieva vārds, teiksim, tai vienai dienai, ko tu, piemēram, izlasi no rīta, nu labi, vienalga cikos, ja, viņš ir tas, kurš tev tā kā visu lietas saliek kopā, viņš tā kā dod tādu pamatu, ja, viņš ir kāju spīdeklis, viņš ir gaišums ceļos, ja, un līdz ar to ne jau velti tajā notikumā, kur Jēzus bija Marijas un Martas namā, viņš uzteica šo Mariju, ka viņa ir izvēlējusies to labāko daļu. Jā, viņš pārmet tai Martai, tu zūdies un rūpējies par daudz lietām, bet Marija izvēlējās sēdēt pie Jēzus kājām un klausīties viņu vārdos. Tagad ir īstais brīdis, tagad tas ir jādara. Un tas viss tā forši saliek to, nu, to ikdienu, viņš visu laiku tādā labā rāmī tur, ja, un tad tā tava dzīve viņa neizšķīst, ja. Nu, tas man liekas arī ļoti svarīgi. Jā, vēl varbūt arī tādu nelielu, paldies, ir ļoti, ļoti, ļoti labi vārdi. Pareizi, kā saki, tikai es vēl gribēju arī pieminēt, nu, tur, ja kāds, nu, grib atvest tādu
patiešām lielu autentiskumu. Kā mēs kā cilvēki, kā mēs kā grēcinieki, kā mēs dzīvojam kā kristieši ikdienā. Es domāju, šajā nelielajā grāmatiņā to var atrast. Tāds autentisks, kurš nemēģina noslēpt lietas, vai nemēģina angliski tas vārds sugarcoating, vai ne, ja pārliet visu tādu kā ar sīrupu un cukuru, ka viss jau ir tā kā, tur ir autentiskums iekšā. Es atceros, tas ir reāls notikums. Vienā sinodē šeit Anglijas baznīcā viens no mācītājiem no rīta sveicināja visus. Viņš teica, oh, good morning, saints! Apmēram, labrīt, svētie, labrīt! Visi, jā, labrīt! Un tad viņš teica, good morning, sinners! Jeb, labrīt, grēcinieki! Visi tā kā, ko tu lai dara? Un tur ir tas autentiskums, vai ne, ka mēs nemēģinam izlocīties kaut kur tur aiziet, vai ne, no Dieva bauslības. Mēs atzīstam, ka esam grēcinieki, vai ne, un tas, protams, ir kulturāla lieta, vai ne, un viņi ir vēl vairāk šokējoši, varbūt Anglijā nekā Latvijā. Iedomājieties, kā būtu sinodē, vai ne, ka mācītājs saka, labrīt, grēcinieki! Visi, atņemt sveicienu vai neatņemt, vai ne? Bet patiesība jau ir tāda, tā kā kultūras slāni nomet nost, vai ne? Nu, tā ir patiesība. Mēs tādi esam, vai ne? Bet mēs atgriežamies. Mēs gribam piedošanu. Mēs nākam pie kunga atpakaļ ar vienu. Tas ir tādā brīdī, kad sveicina grēcinieks, es domāju, ka cilvēki tā skatās apkārt, vai ne? Nu, kurš, vai ne? Bet Kurš ir, vai ne? Nu, jā, ne, nu, tas esmu mēs, vai ne? Ļoti labi pieredze. Nu, ko, es domāju, ka mēs jau savu laiku būsim izrunājuši, un nākošā grāmata, par ko mēs plānojam runāt, ir šī. Es ceru, ka jūs redzat atkal visi, jā. Tātad tā ir grāmata, ko mēs izdevām pagājušajā gadā, saucās Atgādnais garīgums, jeb angliski tur bija Upside Down Spirituality, laikam, jā. Jā, tieši tā, Upside Down Spirituality šeit ir kopija angļu valodā. Arī pats esmu iegādājies ārkārtīgi laba grāmata. Jā, prieks latviski lasīt, protams. Jā, un tur ir tieši runa iet par tām 9 neveiksmēm uzticīgi Kristus mācekļu dzīvē. Man viņa personīgi likās ļoti vērtīga un interesanta, un es esmu par viņām arī lekcijas vairākās draudzēs noturējis. Būs par ko parunāt mums visiem. Nu, labi, joprojām atgādinu vienu lietu, kas varbūt daudziem klausītājiem vēl ir pagājis garām, ka mums jau kādu laiku Lutherisma mantojuma fondam ir savs e-veikals, kur grāmatas var pasūtīt digitālā veidā, pasūtīt, apmaksāt pēc tam, un arī mums ir arī digitālās grāmatas, ja, tā kā izmantojiet šo iespēju un priecāsimies, kad jūs arī vairāk lasīsiet, protams, mūsu grāmatas. Vai ir kādi noslēguma vārdi vēl Didzim vai Valdemāram? Paldies! Es domāju, ka tā ieskats Didzis šoreiz bija ļoti palīdzošs un virzīja mūsu sarunu. Paldies tev liels par to, jo es domāju, ka ar to arī lasītājiem ir ļoti labs ieskats, vismaz 3 dienās. Un tāds ir, cik mēs zinām, gadā vesels 365, 66, kā nu kurā gadā. Tā kā, un paldies arī, Jur, ka, beidzot varējām atkal satikties. Jā, man arī bija prieks un Dieva palīdzība. Valdemār, es tikai ceru, ka ne tikai šajā reizē mans ieguldījums bija kaut kādā veidā palīdzošs. Tas tā viens no labajiem vārdiem, jā. Piedod, nē, protams, bet viss kārtībā. Labi, paldies. Tā visiem tiekamies nākamreiz. Ar Dievu palīdzību.